Labdien! Padalīšos ar savu pieredzi tiesvedībās. It kā mēs to visi zinām, bet man šķiet, ka tomēr mēs aizmirstam, kad, ja ir tas strīds, esam kritiski un izvērtējam to savu pusi, savu to taisnību, vai tiešām ir pamatoti strīdēties pretī, ievilkt šo strīdu tik tālu, ka tas aiziet līdz tiesai, jo tad, kad viņš būs tiesā, viņš izmaksās šis strīda risinājums daudz dārgāk, nekā jūs būsiet labprātīgi vienojies pa loģisku atrisinājumu. Mans stāsts ir par to, ka ir labi, ka bija noslēgts līgums, puses ir it kā draugi, pazīstami cilvēki viens otram, bet rezultāts bija tāds, ka tiklīdz radās problēmas, šī iemaksātā nauda netika atgriezta un negribēja sadarboties. Un, protams, ka vienīgais risinājums mums bija iet nodrošināt prasību. Mēs dabūjām gan apķīlājumu, gan naudas līdzekļu apķīlāšanu kontā, gan arī aizlieguma atzīmu uz nekustamā īpašuma. Protams, otrai pusē tas izmaksāja viss šis strīds dārgāk, jo viņam bija jāsadz gan savu advokātu izdevumi, gan mani izdevumi, gan visi papildus pierādījumu izdevumi, ko mēs ieguvām, lai nodrošinātos šim tiesas procesam. Un patiesībā labi, ka viņi piekrita šim izlīgumam, jo, ja šāds izlīgums nebūtu bijis, es domāju, ka tās sekas būtu vēl lielākas, jo ilgāka ir šī tiesvedība, jo lielākas izmaksas pieaug. Un vērtējam kritiski to savu pozīciju, vai tiešām ir jāiespītējās, vai tiešām tas ir tā vērts. Šaubu gadījumā, protams, sazinieties ar profesionāli, varat arī sazināties ar manīm, lai mēs varam tā kā novērtēt šīs situācijas vai otras puses prasījumu pamatotību. Un tiem, kuri ir otrā pusē, kuru tiesības ir aizskartas, nebaidieties iet uz tiesu. Acīm redzot, dažas personas šo ļaunprātīgi izmanto ar tādu domu, ka jūs visticamāk, ka jums nebūs tās apņēmības vai spēka vai enerģijas iet un strīdēties, bet, protams, jo summas ir lielākas, jo lielāka ir jūsu tā motivācija to darīt un neatstāt kādai personai tā kā pretlikumīgi un nelikumīgi šos te iegūtos naudas līdzekļus, kas ir jūsu naudas līdzekļi. Līdz ar to domājam līdzi, ko parakstam, un esam kritiski situācijās, kad ir strīdi. Nevelkam viņus garumā. Nav jēgas, jūs maksāsiet par to pēc tam vairāk.